2017 preses konferencē. Skrējienas uļļojums Rīga Valmiera, ja kāds no kāds šo šim vēl nezina, pirmo reizi notika 1989. gadā. Kad trešās atmodas laikā daži sporta entuziasti sarīkoja šo skrējienu. Skrējienam starts tiek dots pie Brīvības pieminekļa Rīgā, un finišu sportisti ir sasnieguši tad, kad ir aizskrējuši līdz Valmierai, tie ir 107 kilometri, un sasnieguši Sīmeņu baznīcu. Un finiši tikai tad tiek ieskaitīts, kad sportists simboliski pieskaras baznīcas rokturim, durvju rokturim, kas tautā tiek saukts, un jau ļoti visiem iegājies, par kliņķi. Skrējiens notika, vēsturiskais skrējiens notika 5 gadus pēc kārtas, un pēc tam bija ļoti gara pauze. Kad 2014. gadā 2 brīnišķīgi kungi, kuri paši ir sportisti un lieli sporta veidotāji, tas ir Imants Antružans un Matīs Vecvagars, atjaunoja šo vēsturisko skrējienu, bet viņi izdarīja vēl kaut ko daudz vairāk. Viņi šo skrējienu padarīja par labdarības skrējienu. Un mēs šobrīd atrodamies bērnu rehabilitācijas centrā Poga, un šī nama saimniece, labdarības organizācijas Ziedot LV vadītāja, jums tūdaļ Rūta teiks savu sakāmu visā šajā sakarā. Labvakar, tiešām prieks jūs šeit uzņemt. Jūs atrodaties labdarības organizācijas Ziedot LV veidotajā bērnu rehabilitācijas centrā Poga. Mēs kā labdarības organizācija darbojamies 14 gadus un tuvojās Latvijas 100 gadu, un es tev uzdevām kolēģis jautājumu, ko mēs varētu izdarīt labu Latvijā. Tas būtu tāds, ko mēs ikdienišķi varbūt nedaram, un skatījāmies uz saviem darbiem, ko mēs esam darījuši šos jau 10 gadi bija pagājuši. Sapratām, ka Latvijas bērni ir pelnījuši to vislabāko. Arī tie bērni, kuri nevar skriet, kuriem kustība prieks ir liekts. Un domājam, kāpēc mēs nevaram Latvijā atvest jaunākās rehabilitācijas tehnoloģijas, lai izveidot vienu bezpēļņas rehabilitācijas centru un uzdāvinātu dāvanu Latvijas bērniem Latvijas 100. Tā ideja par rehabilitācijas centru Poga. Un nu jau gadu šajās telpās mēs uzņemam bērnus un jauniešus un arī pieaugušos dažkārt pēc traumām, kuriem ir vajadzīgs atjaunot savu kustības spējas. Tā kā šīs centrs pastāv no ziedojumiem, un es zinu, ka šajā gadā jūs arī skrējāt, lai palīdzētu vienam no centru pacientiem, tad es jau pirms nezinot, cik jūs esat saskrējuši līdz tam kliņķim skrienot. Saku jau sirsnīgi paldies, mums tas ir ļoti nozīmīgi, jo tikai pateicoties tādiem pozitīviem, trakiem, sirsnīgiem cilvēkiem mums Latvija arī pastāv. Tā paldies, un esiet tiešām laika vajadzīgi mums telpās. Un šobrīd es došu vārdu Inetai Radevičai, kura ir jaunievēlēta Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidente, un viņai arī jums ir ko teikt. Labvakar. 2017. gadā Latvijas Vieglatlētikas savienībā sadarbībā ar garo distanču skrējienu organizatoriem rīko kausu ultra skrējienos, kas notiks 6 posmos, un rezultātā tiks noskaidrots arī Latvijas čempionāts, kur decembrī īpašajā ballītē mēs pasniegsim šādas skaistas medaļas. Bet pirmajā posmā man bija tāds gods piedalīties arī startā, un es biju ļoti pārsteigta par noskaņojumu, par garstāvokli un par to, ar kādu nepacietību cilvēki bija gatavi doties uz startu, un es joprojām neesmu sarēķinājusi, vai es pa savu visu karjeru noskrēju 107 kilometrus. Tas ir tas posms, ko pārvarēja cīnītāji tajā naktī. Un man vienmēr ir prieks, kad sports ir saistīts arī ar labdarību, un prieks arī, ka tajā dienā naktī mums bija iespēja ziedot, kurš labprāt pat piedalījos, un es esmu vienmēr atbalstītāju pasākumiem, kur var apvienot gan
dzīvesveidu, arī labu sirdi pielikt klāt. Un šodien es gribētu pasaukt jūs un paskatīties, kāda rezultāti izdevās sasniegt. Skatīsimies. Jā, jūs jau esat 3. gadu kopā ar mums, tad mēs Undīnu un Jēkabam jūs palīdzējāt pagājušajā gadu palīdz. Un tad šogad ir 3224. Jā, Lāsma ir viena no rehabilitācijas centra pacientiem no Burtiņona. Viņa arī šeit sēž pie mums. Un tas, ko viņa dara, arī ir tāpat kā jums ir varonība nospiedz. Tiešām manā izpratnē jūs esat varonība. Bet arī šie te bērni jaunieši, kas šeit 3 stundas intensīvā rehabilitācijā, viņiem arī savu varonību. Grūti pārvarama, bet tas mērķis ir, jā, būt vieniem no mums spēt skriet un staigāt. Tā kā Lāsma, tā būs tev labs ieguldījums, jā, lai nākotnē tu varētu staigāt vēl stāvtāk. Tev ir ļoti labs sasniegums. Tā kā sirsnīgs jums paldies, jā. Nu tā, rezultāti, lai neteiktu vairāk, vienkārši brīnišķīgi, tā man šķiet. Un šobrīd mēs aicināsim arī pašu Lāsmu un viņas mammu Baivu uz mazu sarunu par sajūtām un droši vien, ka jūs paklāstīsiet, ko jūs par tiem trakajiem visiem domājat. Mēs esam ļoti stipri. Jautāšu jums abām divām, kādas jums bija sajūtas tieši Valmierā, sagaidot sportists finišā un vienkārši par tām izjūtām varbūt pāris vārds. Tas ir diezgan labs. Pārsteidzums. Jā, vai tu sagaidīji pašus pirmos uzvarētājus? Jā. Nu, traki bišķiņi, vai ne? Kā viņi izskatījās tajā brīdī? Kā viņi izskatījās tajā brīdī? Vēl izskatījās tā kā pēc cilvēki? Pārsteigums bija, ka viņi izstāsta diezgan tādu ceļu posmu, diezgan cīņu. Spēkpilnīgi, vai ne? Jā, un vēl spēja smaidīt, jā, un uzveist štrūdeli. Jā. Ļoti labi, mamma. Nu, man ir tieši tas pats, es domāju, ka, tur ir ļoti liels ieguldījums, ja lai varētu noskriet 100 kilometru. Tas ir citreiz līdz pieturai jāskrien, tas nav tik vienkārši. Tieši tā. Jā, tiešām jā. Kā tev, Lāsma, tagad ir savā skolā? Tu tagad esi droši vien kļuvusi populāri. Skolā man neko pagaidām tādi neska. Viņa nav bijusi vēl skolā pēc visu. Bet šitā es vēl neesmu bijusi skolā. Nu, tev jāstāst būs draugiem tagad, vai ne? Stāstīt es noteikti pat neuzbāzīšos, ja man kāds prasīs. Stāstīšu. Un noteikti kāds noteikti prasīs. Nu, noteikti. Saki, lūdzu, vai tev, ja tev būtu kādreiz iespējas, vai tu vēlreiz piekrist šitām pasākumam, šāda veida aktivitātei? Nezinu. Man ir tik filmēt. Kā, lūdzu, kameras? Bet nekas ar kaut ko vienmēr jāsaka, ne? Populāram cilvēkam ir jāsaprot, ka tā kamera vienmēr blakus tās. Jā. Nu, un varbūt jūs varat nedaudz pastāstīt, naudiņu ir saziedot un kādiem, kā tieši varbūt neprecīzi izstāstot, bet kā tā naudiņa tiks izmantot. Naudiņa tiks izmantot Pogā. Mēs esam 3. reizi, būs 4. un 5. un turpmākās, jo šo fizioterapiju vajag. Ļoti daudz vajag un arī to robotu vajag.
Un tā kā, pagājušajā reizē mēs tā kā bišķiņ mazāk nodarbojamies, bet šobrīd mums ir plus visam vēl baseins, tā kā mums šodienu vispār ir piepildīti. Mēs kā 10. sākām, tā tagad tikai beigsim. Tā kā Rūta teica, daudz arī spēka vajadzīgs. Lai ne tikai 107 km noskriet, bet lai visu dienu vingrot un nodarbotos. Jā, tā kā, tas viss ir vajadzīgs. Paldies visiem, jo bez cilvēku palīdzības mēs šeit nebūtu. Tad mēs vingrot tikai Valmieras rehabilitācijas centra vai varpus, jā. Bet šīs 3 stundas, ko vingrot, šis robots, jā, mūsu kuļu treniņš ir liels un rezultāti ir bišķiņi. Tu nevarētu teikt, ka nav ir bišķiņi, ir stiprāka, var ar vienu roku pie līdztekus noiet, un tādas lietas, ko nevarēja izdarīt. Un būs ar vien labāk. Jā, protams. Un mums šodien ir arī Lāsmai īpašs sacensību numurs jāpiešķir. Un Lāsma ir sacensību sargindielis. Un tas ir Lāsma. Un jāpiebilst arī, ka sacensībās šogad finišā es tur nebiju, bet es zinu no stāstiem, bija arī iepriekšējo 2 gadu sargeņģeļu bērni, kuriem tika ziedot naudiņa iepriekšējās 2 sacensībās, un kas ir, protams, ļoti patīkami, jo viņi ir ļoti pateicīgi un arī ar visu sirdi iekšā šajā pasākumā un iemīļojuši arī sportistus, un droši vien jau, ka privāti pazīstam daudz kopš tās reizes. Tā kā Lāsma un gaidam tev nākošu gadu arī finišā. Jā? Obligāti. Paldies liels jums!